Te ir tā skaistā pārēja. Jūs saprotat, es mēģinu sev piemānīt un izlikties, ka šis vienkārši ir kārtējais koncerts, kurā man starp dziesmām ir vienkārši drusku garāka iespēja parunāt. Jo, lai arī mēs skatāmies mākslinieki, protams, esam pieraduši pie skatuves, bet runa šodien ir mazliet cits amplua. Bet skaisti, ka puiši man varēja atbalstīt ar dziesmu, nevis tikai tāpēc, ka man patīk morālais atbalsts, bet tāpēc arī, ka dziesma Mūts, mūsu jaunākais singls, ir ar vārdiem, kuri ļoti sasaucas ar šīs dienas runu. Tur vārdi ne tikai man priekšā viss vēl būs, bet arī vārdi vairs nebūs sen jau nav vairs tādu mūsu. Lai arī dziesma skan mazliet varbūt romantiskā aspektā un sveiciens manam vīram, mums viss ir kārtībā, jo kopš dziesmas iznākšanas man regulāri šo kāds pajautā. Bet šodien es gribu parunāt par to, ko nozīmē pazaudēt vecos mūsu, pazaudēt vecos sevi tieši vārda šaubas kontekstā. Man šķiet, ka es esmu beidzot izdomājusi vārda šaubas īsto definīciju. Tie, kas nezina, es esmu sarakstījis grāmatu par šaubām, par mākslinieckajām šaubām, kam iet cauri mākslinieka prāts, radot, rakstot un mēģinot uzstāties. Un 200 lapspušu garumā man likās, es tā arī neatrisināju šaubu anatomiju līdz galam. Un tagad pēkšņi pēc šīs dziesmas man bija tāds, mirklis, un varbūt tās ir īstās šaubas, varbūt tā ir īstā definīcija, ka šaubas nozīmē, ka tu pielaid pie stūres atkal veco es. To es, kurš neticēja, ka tu kaut kas vari būt, to es, kurš neticēja, ka tu kaut ko vairāk vari sasniegt. Un tad tu esi šeit uz skatuves un viss ir it kā kārtībā, bet dienu iepriekš ir šaubas, jo vecā māra saka, tiešām tu runās līderē, tu esi pārliecināts, ka tev to vajadzēja piekristiem. Un atgriežoties pie grāmatas, šodien par šaubām runājot un par ticību sev, man jāsāk ar to, pārsvarā tā ir grāmata sievietēm vispār, un es ļoti mulstu, ja čaļi viņu lasa, bet kāds no čaļiem tomēr ir kādreiz izlasījis, un viens draugs Kristaps izlasīja, un no viņa dabūja ļoti interesantu kritiku. Viņš teica, Māra, tava grāmata ir bīstama. Mana grāmata bīstama. Un es par šo teikumu daudz domāju, un es ļoti samulsu, un es saku, kādā ziņā bīstama. Viņa varbūt ir sievišķīga, varbūt viņa ir naiva, varbūt viņa ir garlaicīga, visādas pieņem epitetus, bet bīstama, tas tāds negaidīts salīdzinājums. Un es saku, kādā ziņā tieši bīstama? Un viņš saka, jo tu radi sajūtu, ka visi var, bet visi jau nevar. Un ir bīstami iesēt šo ilūziju, ka visi var. Es paliku drusku uz pauzes. Un es domāju, bet es patiešām ticu, ka visi var, jo patiesībā ir tāda, ja es neticētu, ka katrs var, es noteikti nebūtu noticējis, ka es varu, līdz ar to man ir jātic, ka visi var. Un tāpēc šī tēma man lika aizdomāties, un aizdomāties arī par to, kāds ir tas starta kapitāls, lai tu ticētu vai neticētu, ka kaut ko vari. Jo es esmu meitene no Maskačkas, kā es ceru, ka vairums no jums zina par labāko Rīgas rajonu, kurš ir labākais Rīgas rajons. Un man it kā objektīvi arī nebija iemesla ticēt, ka es kaut ko varu. Pamatskolā es biju tāda riktīgi pelēkā pele. Es mācījos 1. ģimnāzijā, un māksliniekam būt 1. ģimnāzijā, tas jau nav labi saknē. Un sekmes man bija kādas bijis, visiem maniem klases biedriem bija diploma mājās, tur par panākumiem olimpiādēs. Man, protams, tāda nebija. Es vienīgi dzejoļus varēju labi skaitīt. Bet tas 1. ģimnāzijā arī augstu nekotējās. Un bija tās anketas, atceraties, staigāja klasēs. Atmiņu klades? Nē, atmiņu klades, jā. Tur bija jāieraksta tātad tev mīļākā krāsa, kādu mūziku tu klausies. Un tad bija 2 jautājumi, uz kuriem es nekad neatbildēju godīgi. Pirmo visi zina, tas ir tava simpātija, ja? Kurš gan atbildēja godīgi? Ja kāds no jums atbildēja godīgi, man jūs jau ir žēl. Un tad ir otrs jautājums, uz kur es domāju, ka varbūt jūs atbildējāt godīgi, bet es tomēr kautrējos, un tas ir, kas tu gribi būt, kad tu izaugs liels. Un es ļoti sapņoju būt grupā kādreiz, un man likās, ka to es nevaru rakstīt, jo tad par mani smiesies. Un kāpēc man likās, ka pat ierakstīt, ka tu gribētu būt aktrise, pat ir ticamāk, ja? Vai TV ziņu diktors, vai interjera dizainers. Starp citu, fun fact, random jauka ziņa, man patiešām ir interjera dizainera kursu certifikāts mājās iziets. Bet jā, nekas neliecināja, ka es varētu ticēt patiešām būt grupā, un tāpēc es to sapņoju klusībā. 8. klasē sāku mācīties tomēr spēlēt ģitāru, bet 9. klasē man mamma viņu aizliedz atkal spēlēt. Sveiciens mammai, kur skatās.
Mēs šo esam jau pārnājuši, viss ir kārtībā. Mana mamma vispār ir vislielākais mans atbalsts dzīvē. Tagad tālāk grupā viņa ir ne tikai mans atbalsts, bet visu grupu glābi, jo viņa ir mūsu grāmatvedis arī. Turiet mammas tuvu. Un mēs pārnājām šo lietu. Es saku, mamma, bet vai tu atceries, tu man nedāvi spēlēt? Viņa saka, jā, bet ko tad es varēju ticēt? Jo manā laikā laba profesija bija, teikt man pareizi atcerēties, skolotājs, kas kļuva mana mamma matemātikas skolotājs. Jā, jūs saprotat, ko tas man nozīmē. Skolotājs, policists vai traktorists. Man liekas, ka tāds bija tās profesijas. Tas, starp citu, man atgādina Delfi komentārus, kādus esmu kādreiz saņēmusi. Ja? Un tie komentāri ir bijuši viens no tiem, kas man iespiedās atmiņā, lai viņa brauc atpakaļ savas govis slaukt. Un es domāju, lai nu kas, bet traktorists vai govis laucējies noteikti nebūtu labāka nekā uz skatuves. Ja? Tas būtu vēl trakāk. Jā, nu katrā ziņā šī sajūta, ka es nevaru līdz galam būt uz skatuves, lai arī man ir tas sapnis, viņa kaut kur likās pamatota. Un tā es sekoju savam plānam B un iestājos universitātē uz žurnalistiem. Jo es zināju, ka es gribu būt mūzikā, nu tad es vismaz varētu rakstīt par mūziku. Un šis, protams, absolūti nav, es nezinu, kā strādā cilvēku loģika, jo būt uz skatuves liekas neiespējami, bet būt labākajam Latvijas mūzikas žurnālistam, tas gan likās super easy. Ja? Un tad ar šādām mazām ekspektācijām iestājos Latvijas universitātē. Un pirmajā kursā notika brīnišķīgs pagrieziens. Visticamāk, tā runa, ko es dzirdēju no lektora, nav tāda, kādas viņu atstāstīšu, bet manā galvā tas palika apmēram tā. Viņš mūs visus apsveic, labdien, jūs esat mani jaunie kolēģi, jūs teikt esat jaunie žurnālisti, un žurnālists drīkst visu. Žurnālists drīkst zvanīt jebkuram, rakstīt jebko un prasīt jebko, un kamēr vien citāti ir tīri, tu vari jebko rakstīt. Un man tas tā iedvesmoja, es domāju, jā, es esmu jaunais žurnālists, es drīkstu visu. Un ar šo pašapziņu es domāju, varbūt es drīkstu pat nodibināt grupu. Un tā pirmajā kursā kopā ar kursabiedreni un bijušo klases biedru mēs trietā nodibinājām grupu. Un sākumā mums likās, ka tagad visas durvis ir vaļā, un es nezinu, kāpēc pamatojumi nebija nekādi, izņemot to, ka es tikko uzzināju, ka žurnālists drīkst visu, un es drīkst visu, un man likās, mēs esam tik unikāli un īpaši, mēs teikt, mainīsim pasauli. Mēs mainīsim pasauli, mēs pierādīsim, ka meitenes arī var, jo mēs bijām toreiz 2 meitenes grupā, neviens to gan neatcerās vairs. Bet pašapziņa katrā ziņā bija tāds, mums arī likās, mēs būsim tūlīt slaveni Eiropā, un vispār pasaules apturies. Tāpēc mums arī ir nosaukums astronauti, jo pasaule, tā kā patiesība ir tur ārā kosmosā, un mēs esam tie, kas jums to atnesīs, protams. Un paldies. Un neticamā kārtā mums pat sāka kaut kas arī izdoties. Sākās pirmie festivāli, Sineps un medus mēs dabūjām par labāko vokālu balvu, un tu esi pamanīts festivālā, un tad bija zelta mikrofons par pirmo debijas albumu, un daļa Rīgas, kas tika sarakstīta konkursā, jo es gribēju vinnēt zelta velosipēdu, un es dabūju to velosipēdu, un tāpēc arī ir dziesma, tikai tāpēc ir dziesma. Jā, jūs neaplaudējiet pārāk ilgi, jo to velosipēdu man ātri nozaga, ja? Pēc 3 mēnešiem jau. Bet dziesma palika, mūs paņēma savā paspārnē izdevēja Vantis, un tad sākās drusku, bija tiešām veiksmes spēle. Tāds pelnšķīts stāsts. Es atceros arī epizodi, ka man ieved mūzikas instrumentu veikalā viesturs no Vantis un saka, izvēlies jebkuru ģitāru. Un es esmu ļoti sakautrēsies un līdz tam spēlēju tikai ģitārām, ko es esmu aizņēmusies, un es atrodu pa 100 latiem. Tas ir nereāli nauda 100 lati tajā laikā. Un viņš saka, vai tā ir labākā ģitāra? Un es saku, nē, bet šitā ir gana labi. Viņš saka, kur ir labākā? Un tur ir tāda par 400 latiem važburns ar marmora tādu gravējumu. Un tā ģitāra teica tā un pie manis, ja. Tā kā skaists pelnšķīts stāsts. Baigi gribās šodien detaļās izplūst, jo ir tik daudz, ko stāstīt, tik daudz, kas piedzīvots, bet katrā ziņā tā galvenā doma, ko es gribu pateikt, pēc visa skaistā sākuma sekoja nereāls iekritiens, jo mēs sapratām, jā, tā veiksme sākumā mums uzspīdēja, bet pēkšņi visi mūs paredz kā vienas dziesmas grupu, pēkšņi ar otro albumu vairs nav balvu, izrādās radiostacijas neviena cita dziesma nemaz tā arī negrib spēlēt, pēkšņi saprot, ka īstenībā tas vokāls kontrolē vairāk tevi, nevis tu vokālu, sākas kritika arī iekšā grupā, sākas nesaskaņas, un pēkšņi sāk pārcelt savu starta kapitālu, to, par ko mēs runājam sākumā, vai katram ir starta kapitāls pietiekami, lai tu varētu darīt jebko, un es sāku pārcelt, nē, man nav. Es taču neesmu no turīgas ģimenes, es nevaru savu sapni vienkārši tāpat kaut kā visu uzturēt. Es neesmu ar izcilu dzirdi,
es neesmu ar izcilu harizmu, es neesmu ar izcilu pat stāstu, un pēkšņi visas tās šaubas sakrīt, un nereālās nesaskaņas grupā to apstiprina, atmosfēra tāda, ka varētu cirvi pakārt gaisā. Un ir tāds brīdis, tas ir vecumā 26 gadiem, un piedāvā mēs vēl dabīgi mainās ķermenis, un visi man sāk apsveikt ar gaidāmo bērnu, un nē, es vēl negaidu bērnu. Un tas sievietes pašapziņai, protams, jūs varat nojaust, kā vēl palīdz. Un tad ir tas mirklis, ka tev jāizšķiras, vai tu padodies, met to plinti krūmos un saproti, ka tā kā, bija forši pirmie gadi un forši, ka mēs to jau piedzīvojām, bet nav ko sapņot vairāk nekā tu vari. Vai arī tu spied to gāzes pedāli grīdā un tu saproti, ka beidzot, ka ir jāsāk augt, pa īstam jāsāk augt. Un man paveicās ar to, ka man bija iespēja apmeklēt studijas Dānijā, vokālu. Un es atguvu beidzot vokālu kaut kādu kontroli, atgūt caur to kaut kādu pašapziņu. Mēs arī veicām pārmaiņas grupām. Un tā 20 gadus vēlāk, kopš mēs iesākām ar mūsu 19-gadnieku pašapziņu, pēkšņi mēs esam Zarēna Rīgas skatos, un mūsu sapnis ir turpinājies, un viņš ir sasniegts kaut kādā ziņā. Sasniegts, negribētu teikt, ka viņš ir beidzies. Bet tajā brīdī es saprotu, tas viens padošanās mirklis, kurš bija tik tuvu, kad bija sajūta, ka tiešām grupai jābeidzas. Tas bija tas brīdis, kad man vajadzēja to grāmatu. Un to grāmatu es sarakstīju sev savu grāmatu, piezīmes uz šaubu malām. Es rakstīju, domājot par Māru 26 gadu vecumā, kad es nezinu, kā tālāk būt. Kad man gribējās pateikt, turpini šaubīties un turpini darīt. Jā, turpini izpeldēt to grūto posmu, jo pēc viņa nāks saldie augļi. Un arī uz priekšu, protams, ka viss nav lieliski, bet es varu apsolīt, ka tas ceļš ir aizraujošs bijis. Un tās šaubas nav nekas cits, kā vienkārši pārbaudījums, cik stipri tu gribi tos, ko tu ej. Un vēl es dažreiz domāju par to, ka mums ir tāda iestādīta iekšējā temperatūra, un tu zini no bērnības, ka no pirmās ģimnāzijas 6. klases, tu zini, ka tu esi tas septītnieciņš, ja? Ka tev nav tie diplomi. Un tas septītnieciņš vēlkas uz priekšu tev līdzi, un tad tu nonāc pirms arēnas vakarā, un tev ir tāds, pagaid, Māra, ko tu domāji? Ko tu domāji? Tu tiešām domāji, ka tu vari arēnā stāvēt, un septītnieciņš ir atkal pie stūris, tā kā, nē, mēs šito nevaram. Nē, tu rīt nenodziedās. Tev pazudīs balss. Tu noteikti nokritīs tajās kurpēs. Un tad es domāju, kā lai lauž to mūsu iekšējo temperatūru. Tikai vienīgi kāpjot sev pāri, cauri savam es nevaru, es negribu, nevajadzēja piekrist, labāk ātri atteikšu. Un pasākumu pa pasākumam, sasniegumu pa sasniegumam mēs mainam savu iekšējo temperatūru. Un varbūt pēc arēnas uzkāpšanas es atcerēšos, un mana iekšējā temperatūra jau ir izmainījusies no septītnieka, vismaz uz 7,5, ja ne uz 8. Un tas man dod spēku ticēt atkal nākamajiem kaut kādiem panākumiem, visam, kas mums vēl priekšā var būt. Un atgriežoties pie mana drauga Kristapa, kurš teica, ka grāmata man ir bīstama, es domāju, ja ticēt savam sapnim ir bīstami, tad es gribētu iedvesmot arī jūs visus būt mazliet bīstamiem, varbūt pat super bīstamiem un iedvesmot arī pārējos ticēt saviem sapņiem. Jo pilnīgi noteikti, pat ja jums nav šķietamais starta kapitāls, kā man likās, es neesmu no mūziķu ģimenes un man nav tās naudas un nav tās absolūtās dzirdes, bet man bija kaut kas cits, ko norādīja mans draugs Kristaps. Viņš teica, Māra, bet tu zini, ko tu gribi pateikt, tev ir griba un tev ir spīts. Un spīts man ir bijusi nereāli pierādīt visiem, ka ne tikai, ka Maskačka īstenībā ir skaists rajons, bet arī, ka es kaut ko varu vairāk nekā pirmajā ģimnāzijā man ir ļauts justies. Tāpēc turpinam ticēt, iet uz saviem sapņiem, aicinu jūs pārskatīt, kas jūsos ir unikāls, jo pilnīgi katrā no jums noteikti kaut kas unikāls. Un varbūt tas nav tas, ko likās no žurnāliem un stereotipiem, ka vajag, lai aizsniegtu jūsu sapni. Un pat, ja tas nav stāvēt uz skatos un būt popgrupā, es ticu, ka pusi no jums negribētu būt popgrupā. Bet varbūt tas ir kaut kas gleznot, vai beidzot pievērsties keramikai, vai beidzot atļaut sev būt mājās ar bērniem. Vienalga, lai vai kas tas būtu jūsējais, ticu, ka jums ir potenciāls uz to, caur to jūsu unikalitāti. Un šīs notis gribu pateikt lielu paldies, ka veltījāt savu uzmanību man. Es ceru, ka jūs nedaudz iedvesmoju. Un šī brīdī es gribētu nospēlēt arī kādu dziesmu, kura skaisti kopsavalk manu sarunu. Un es redzu, ka puiši vispār nesteidzas nākt, jo viņi nenormāli laikam bauda manu runu, tāpēc es varu piebilst vēl, ka arī, lai iet uz kaut kādu nākamo pakāpienu,
ir bijis kaut kāds grūdienis vajadzīgs. Un viens no tādiem teikumiem, kas mani pagroda, bija mana kolēģa Šipkēvics Jāņa komentārs intervijā, kur viņš teica, vienā brīdī tu saproti, ka tu arī neesi vairs tik jauns, lai vienmēr visu atlikt uz vēlāk. Un tas man bija pēdējais brīdis, es domāju, es to arēnu gribu, varbūt arī pietiek atlikt viņu uz kādreiz un vēlāk. Tā kā vēl viena doma, ko pārdomāt šodien. Paldies!